Šodien visu dienu tāds skaistums. Migliņa apsarmošas. Bet nu, trešnais. Ko teiksim? Intervija, kas ziemai gatavs. Nevar saprast, kā ir ar asumte. Jo īstenībā šis tas ir fotoaparāts. Nav īsti paredzēts filmēšanai, bet var arī filmēt. Vienīgi nevar saprast, kā ar asumu ir. Nu, iesim. Tā pacēl tādu tēmu, kādas esam izdarījuši kļūdas pārvācoties. Nu, pirmā konkrētā kļūda bija ar pārvadātāju kurjeru izvēli. Bet, nu, kā saka, nauda ir tikai nauda. Tā ir tikai nauda. Kas attiecas par naudu, jābrīdina tie, kas pārvācas no ārzemēm uz Latviju. Ja ārzemēs ir noteikta cena, tad tāda viņa arī būs. Vai arī pat var dabūt atlaidi uz apjomu. Ja Latvijā ir noteikta cena, tad noteikti jārēķinās, ka būs vairāk tiks prasīts. Lai gan tagad padzīvot, nu jau 4 gadus padzīvojot. Vai nu mēs pieraduši vai kā? Nu, var sakot, pirmā gadā mums visu laiku tas bija šoks. Nepārtraukti, viss maksāja dārgāk nekā bija rakstīts. Un tas attiecās pilnīgi uz visu, gan uz mēbelēm, gan pārvadātājs mums noplēsa baigo piķi. Kārtīgi jāizvēlās rūpīgi pārvadātājs, labāk turēties pie tā, kas ir gadiem pazīstams. Es izvēlējos vienkārši tāpēc, kad man tur bija stādi un tādas lietas, kuras man negribējās, lai viņas tur nesik reizes pārkrauja. Viņš varēja ciest. Bet, nu, tas viss aiz muguras. Kā jau es teicu, nauda ir tikai nauda. Tā bija pirmā lielā kļūda. Pārējās kļūdiņas jau tādas. Pasūtīju logus, metru platus. Atnāca viņi tādi tā kā šaurāki. Un viss tādi. Bet gaisma pietiek. Mēs tā kā teikt, tā dikti uz to neskatās. Durvis pasūtīja, ārdurvis var slēgt apakš. Viss iznāca, viss caur stiklā. Nu, kas stiklā, tas stiklā. Tad sēžam visi stiklā. Kas tur ir, Robi? Robi sakal apsveicinās ar baibriem nabaciņiem. Vot. Vēl viena lieta, kur bija kļūda, bet to ātri atrisinājām, konstatējām un atrisinājām. Nepareizo izvēlējāmies internetu piegādi. Ne visam var ticēt, kas rakstīts internetā. Internetā rakstīts, ka LMT visur ļoti labi nosedz. Tad mēs nebijām tas gadījums. Toties mums ļoti labs internets. Galvenais, ka bez problēmām to nokārtojām, atdevām apakaļ rūteru bez papildus samaksas, jo ir tie noteikumi, ka 14 dienu laikā var atgriezt. Es pati aizvedu uz Rīgu, pavadot puiku atpakaļ uz Īriju un atdevu rokās tur tajā ofisā, kur bija rakstīts, kur ir jāatdod. Gāja kaut kādu stundu, bet man bija tik daudz laiku, man staigāt patīk. Stundu uz vienu galu, stundu atpakaļ. Arī kāds šodien smuks laiks. Un
paņēmām Tele2 un ļoti labs internets. Internets ir ļoti svarīga lieta, jo mūsdienās jau uz tirgu tik daudz nepelna, cik, kā teikt, internets paver plašāku auditoriju, klientu loku apzina plašāku. Turklāt mūsu pusē Krāslavā ir dikti, tā negribās dikti pieminēt, bet, principā, krīviskā pasaule ir tāda, kas pa kapeikam. Pircējām ir labi, bet pārdevējām. Ja nav ko darīt, tad var sēdēt. Bet tā kā mums ir darbiņš, kā teikt, pa to laiku var nopelnīt daudz vairāk nekā tur kapēciņas zenājot. Tā kā iznāk tā, ka laiks ir dārgāks par tām kapeikām. Kļūdas. Pats galvenais, ka tas, ka mēs šurp atbraucām, ka tā nebija kļūda. Vēl joprojām esam ļoti sajūsmā. Un tagad pavisam esam labi iekārtojušies jau. Kļūdas arī. Galvenais ir tie naudas tēriņi saprātīgi, lai būtu. Jo nevar saprast, ko tieši vajag, kas ir svarīgākais, un darbu ziņā nezinu, no kur gal sākt. Kaut kur notērē savus spēkus tur, kur nevajag. Bet galā visu paspējām tajā pašā gadā. Oktobrī vēl ārdurus likām. Tas bija traki. Bet nekas, paskat, cik smuki. Pa ne? Jā, viņš neņem uzreiz asumu. Tā kā mums tāds īpaši liels iespējas kļūdas nebija izdarīt. Kļūdas varbūt izdarīt tie, kam ir vēl tur kaut kādi vēl gāzes pieslēgumi, vēl kaut kādi pieslēgumi. Mums tikai elektrība un internets. Jā, bišķiņ kaut kur piestrādājam, ne pie tā, pie kā vajag piestrādāt, bet vienalga jau paspēja. Man jāatzīstās, lai arī man ir, kā teikt, no pilsētas uz laukiem, tā kā principā tas kanāls, bet no saviem 60 gadiem pilsētā un pie ūdens krāna un centrāla apkūras es dzīvoju tikai 20 gadus pēdējos. Tā kā lauku ritms man jau kas kurā laikā jādara ir iekšā, bet nav viegli otru par to pārliecināt. Un negribās arī tā, zinies. Tā. Piespiedu veidā. Tā kā. Bet tā kā nekas nav navīgi, tad var izbaudīt visāds pods. Noteikti arī mašīnas pirkšana bija gan viena, gan otru, jo divas mums, kā teikt, saplīs pilnībā, tās bija absolūtās kļūdas. Mašīnā iekšā neielīdīs, bet lēta mašīnā Latvijā pirkt nozīmē nopirkt lūzunu. Tās divas bija kļūdas. Bet tajā brīdī un tajos apstākļos nebija varianti, jo vajadzēja steidzam tikt uz riteņiem. Un tad paņēma tādu, kā teikt. Man vēl jāpiesaka mašīnu noņemt no uzskaits, jo džips vēl aizvien nav uzskaitā, un tagad tuši tie likumi.
vai jāpiesaka internetā. Jo izrādās, ka tagad mums ir jāpierakstās, jāreģistrējās internetā, online. Tur jāpapēta. Nekāds skaistums. Latvija. Smilgas, priedītas aug jaunās. Kaķi bišķi nobarojušies. Bet cītīgi iet medībās visi. Agri no rīta, no katrs no savu stūru lien ārā, kur nu ir bijuši. Nu, tādu viņa apaļi paliek rudenī. Uz ziemu. Nu, droši vien pie kļūdām varētu būt tad, ja būtu nepareizi nopirkt mājas vietu. Ja izrādītos, ka nav elektrības, nav ūdens un pa ceļu es nebiju pārliecināta, bet ceļš ir labs. Necerēti. Tur, nu, mēs to posmiņu tur labojām un vēl pielabosim. To jau vajadzēja šovasar izdarīt, bet tur bija kaut kāda lielāka plāna. Es tādu nesagaidīju to plānu izpildījumu. Tā ka nākošo gadu uzreiz tas jāizdara. Bez gaidīšanas, bez plānu gaidīšanas. Šeit man vēl jāierok truba šajā vietiņā. Jāatnāk ar labs, bet nu jau tagad ir sasals viss. Un šogad kaut kā ir savs rudens parasti. Šitan te ir peļķi, milzīgs dīķis. Tās takta pāri, izskalo. Un tā te ir tāda bedra. Šogad kaut kā liktenis labvēlīgs. Bedras nav, ūdeņa arī nav. Kļūda varbūt būtu tad, ja nošālots, ka vispār pārvākušies. Nē, es teiktu tā, ka bija pienācis tāds moments, kad viss bija izsmelts tajā vietā un tajā kondīcijā. Vienkārši tālāk vairs nebija, kur attīstīties. Tā, nu mēs paņēmām jaunu darbu lauku, ar ko esam ļoti apmierināti. Un vēl iespējams man te ienāca prātā, ka vienkārši cilvēks nogurst. Nogurst no dzīves, no tā vāvers riteņa vai, un kad ir vajadzīgs, tāds miers. Jo ja tu nedabū to mieru, to stabilizāciju, tad sāk slimot. Jo tas slimības jau arī dikti ir atkarīgs no iekšējā emocionālā stāvokļa. Bet nu mēs strādājam, jo mēs esam pieraduši jau, kā teikt, risināt šādu tipu lietas, kā naudas pelnīšana savā nodabā. Tad ir diezgan saspringti, tāpēc, ka ir saimniecība arī paralēli jātiek galā. Tā, reizēm atkal šonedēļ tā mazāki pagaidām pasūtījumi. 2 reizes filmēju ceļu uz Krāslavu. Pirmo reizi nofilmējās kājām gaisā un neskapēc kamera izslēdzās, nebija tie uzstādījumi. Uzstādījumā bija pēc 10 minūtēm jāslēdzās ārā, un viņš arī izslēdzās. Un izslēdz arī to, ka viņš ar kājām gaisā varētu iestālēties, bet tagad atkal kaut kas nebija. Man vienkārši vispār filmu neierakstījās. Man, var sakot, man grūti iet ar tiem aparātiem.
Latvāņi. Tā kā viss ir labi. Šitos laikam es nofotografēšu. Viss kārtībā. Ko es gribēju piebilst vēl, kas noteikti ir svarīgi, tā ir dokumentārā puse. Ja kādam ir kaut kāda, un parasti jau ir visādas nesaprašanās un visādas tur minējumi, kas kuram pieder, kas nepieder un kādas ir tiesības. Uzreiz ejiet pie notāra, sameklējiet sev kādu oficiālu valsts notāru. Viņi neplēš nemaz tik daudz, par konsultāciju vispār nav. Tur, lai uzzinātu tās ziņas, jums būs jāsamaksā 5 eiro, un viņi ieiet iekšā tajā, tieši tajās personīgajās ziņās, lai zinātu, kāds status ir īpašumam, kuram tur ir tiesības ko teikt, ko darīt, un tad notāram arī var savu situāciju izstāstīt, ja, piemēram, tur ir vairāk mantinieki vai kas un kas. Uzreiz pie notāra. Ar notāru viss ir normāli. Valsts, kā teikt, naudiņas nav liels. Ja īpašums būs ļoti dārgs, tad droši vien tur tā pārrakstīšana arī būs dārgāk. Bet tā, principā, visādas tādas veidi izziņas nav dārgas.